Es esmu no tālās Kurzemes, un es jums pastāstīšu stāstu par ko mēs piedzīvojam dziesmu svētkos. Tas bija 50. gados. Un tanī laikā, tad jau mums, ka piemēram mēs braucām uz Rīgu dziesmu svētkiem, tad brauc mums līdz, tā viņš skaitījās milicijas inspektors. Mums laikā vajadzēja būt, mēs gulējām skolā, skolas zālē, uz madračiem, un mums laikā vajadzēja būt vakaros mājās, nevarējām iet nekur, ne pa pilsētu, nekur, jo mūs uzpasēja dikti. Cik mēs bijām no Bārtas, mums bija ļoti skaists tautas starp, mēs bijām ļoti skaists meitenes, un mums bija piekrišana no pārējiem koristu zēniem, bet mums nelaida nekur, jo mums laicīgi vajadzēja būt telpās un vajadzēja laicīgi iet gulēt. Vienu vakaru mūsu pilnvarotājs atnāca kunga prātā. Mēs domājam, nu tu dabūsi. Apgulies bijuši savu madreci, un kā jau zālē, slidena grīda. Mēs visu madreci viņu izvilkām koridorā. Labu gabalu izvilkām tajā koridorā, un tā viņš tur gulēja. No rīta viņš tagad piecēlās, un viņš nevarēja saprast, kur viņš ir. Nu, tad sākās pratināšana. Bet kas tad nodos kuru? Smiekļi nāca visiem, nedrīkstēja smieties neviens, bet mēs bijām tādā sajūsmā, ka mēs viņam tagad esam atspēlējušies nepaknapi. Un tā mēs viņam arī nepateicām, un pat cik vēlāk. Es ar viņu strādāju kopā, es strādāju bibliotekā, viņš jau bija policists, tā viņš vairs nebija milicis. Un tad mēs vienreiz tā runājām, un es teicu, es te varu pateikt, kas tās vainīgās bijām. Viņš teica, dusmas man bija toreiz, viņš teica, bet es nezināju, ko sodīt, jo nevienu nepieķēra. Tādi notikumi mums ir bijuši, daudz jau visādi ir bijuši, bet šitas man visvairāk atmiņā ir palicis, tāpēc, kad toreiz bija tā, nebija brīvi nekur iet, nebija brīvi, ka nebija. Tā.